cik ļoti ir jābūt sapristam datoram, lai tad blūdskrīns būtu salauzts. Es uzfilmēšu. Es parādīšu. Es ceru, ka sāksies tas pats gļuks interesantais. Tā tagad arī ir diezgan interesanti, tā kā tās vertikālās svītras, tā kā raustās pikseļi. Nu, figi viņi zina, kā to var izskaidrot, varbūt kaut kāds video, kaut kas nav riktīgi. Bet es pat, teiksim, nesaprotu, vai kaut kas testējās vai nekas netestējās. Kāda cipari īsti nemainās, bet plusiņš mirgo, kursors arī. Diezgan interesanti. Nu labi, man uz tā vecā datora arī bija tāds gļuks, kur startējot. Viņš vienkārši uzkārās. O, raustās atkal burti. O, sākās Matrix. O, tāds. Mēs vinējām. Vienkārši randoms. Es saku teikt, te noteikti kāds patērns. Vēl vajag 9 štukas experience. Tad man būtu sasaistījies. Tu paliki vēl? Es vēl skatos šovu. Zāka, man nav video zvanu iespējas. Jā, nu tas nebūtu. Nu, Bita vispār atbalstīja video zvanu. Nu, nē, tas vispār, man liekas, diezgan. Man liekas, kad viņa arī vienu nesis neatbalsta. Laiks parādīt, kur vēži ziemo. Es redzēju, vajag gudro padomu par spēles sākumu. Nu, zinu, kur viņi rāda. No. Pret vieglajiem un artilēriju vajag labi esot pie šķēmbu. Kur viņas var dabūt? Šķēmbu lādiņi tie tā zelta no svītru. Bet viņi baigi dārgie nebija. Nē, tie bija čutni identiskā cenā tiem tur pirmajiem bruņsitējiem. Jā. Tāpat tās varēja dabūt vienkārši. Kas tu nezini, kā nopirkt citu munīciju? Nu, nē, es tikai izmantoju primāro. Labi. Jo